Sabiedrības par atklātību Dēlna jaunais direktors Kristaps Petermanis, kurš šajā amatā nomainījis Lauru Miķelsoni, atzīst, ka viens no viņa galvenajiem uzdevumiem ir jaunas stratēģijas izveidošana organizācijai tuvākajiem gadiem. Dēlna šobrīd strādā pie nākamo 3 gadu darbības stratēģijas, kurai ir vismaz šobrīd iecerēts tāds zīmīgs nosaukums, kā atgūt nozagto valsti. Faktiski, tad, kad šis dokuments būs gatavs, tad mēs viņu arī publiskosim, bet tas ir viennozīmīgi mans vadmotīvs, kāpēc es nācu uz Dēlnu pēc pietiekami ilga darba valsts pārvaldē, gan arī, kas es ceru, vadīs arī manu un arī kolēģi darbu tuvākajā laikā un arī ilgākā termiņā. Kopš šā gada marta Petermanis Dēlnā uzraudzīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību. Pirms tam viņš strādājis galvenokārt valsts pārvaldē. Ir ļoti svarīgi tā, lai Dēlna paliek par demokrātijas un tiesiskumu un pretkorupcijas sargsuni, tā kā tā ir bijusi līdz šim. Direktora funkcija varbūt ir vairāk ļaut organizācijai pastāvēt, ļaut tai funkcionēt un ļaut tajiem, es pat teiktu, spožajiem cilvēkiem, kas mums ir, darīt savu darbu pēc iespējas netraucētā veidā. Dēlna tika izveidota 1998. gadā kā starptautiska pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa, kas kopā ar 85 citu valstu nodaļām darbojas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.